klausieties. Tātad mūsu sarunas tēma šodien ir apkure, jumtu izolācija un siltuma saglabāšana. Šodien ir arī domas sēde Madonas pilsētā. Un kādi ir rezultāti vai ko var vēstīt šajos jautājumos? Jā, šodienas domas sēdē tika izskatīts jautājums par siltuma enerģijas realizācijas cenas noteikšanu uzņēmumiem. Apkures maksa iedzīvotājiem tika noteikta jau vairāk kā mēnesi atpakaļ. Jūlija mēneša sēdē, tātad 2 sēdes atpakaļ, un tā tika noteikta 42 centīmi par kvadrātmetru. Tas ir saglabāta pagājušā gada līmenī. Tēmu turpinot, domnieki nosprieda, ka uzņēmējiem siltumenerģijas realizācijas cena būs 23,18 centīmi par 1 gigakaloriju. Tā ir 23,18 centīmi par 1 gigakaloriju. Tas ir vairāk, mazāk kā pagājušajā gadā? Tas ir apmēram tajā pašā līmenī. Varbūt par to, vai tas ir daudz vai maz un kādas ir iespējas ar dotācijām, jo tāpat skaidri zināms, kad ir maz nodrošinātie un kad daudz arī šos santīmus nespēs. Nosakot šo te maksu par apkuri, doma arī vadījās tieši no šiem apsvērumiem, lai nepalielinātu nemaksātāju skaitu. Cīnoties pret nemaksātājiem, Madonas pilsētas doma vietējā laikrakstā nopublicēja arī to īrnieku sarakstu, kuru parāds uz 1. augustu pārsniedz 100 latus. Tika izteikts brīdinājums par apkures radiatoru demontāžu šiem parādniekiem. Pareizi tiks sekta ar to, ka siltumenerģija, kas tiks realizēta uzņēmumiem, savukārt viņas cena būs drusciņi augstāka par pašizmaksu. Un tādā veidā tas izlīdzināsies. Un, protams, ka maznodrošinātajiem iedzīvotājiem vēl arī papildus tiek sektas šīs siltuma izmaksas, vai citas arī komunālie maksājumi, kurus viņi nav spējīgi samaksāt. Bija nopublicēts arī avīzē liels parādnieku skaits, un arī tā informācija zinām, kad daudzās mājās tika atslēgti radiatori. Ko jūs par šo varat teikt? Jā, tas ir izmisuma solis no uzņēmumu un domas puses, lai piespiestu maksāt tos, kas ir spējīgi maksāt, bet dažādu iemeslu dēļ uzskata, ka viņiem no sākuma savi naudas līdzekļi jāizlieto kaut kur citur un tikai pēc tam jāmaksā par komunālajiem maksājumiem. Konkrēti šajā sarakstā bija 223 tātad dzīvokļi iekļauti, un jau ir uzsākta šo te radiatoru demontāžu. Man šeit ir arī dati par stāvokli uz šo brīdi. Pēc publikācijas pilnībā savu parādu sedz 6 īrnieki, 57 centās to nomaksāt daļēji, 20 īrniekiem tika piešķirts maznodrošinātās status, tātad parādu seks doma, un 13 solies rakstiski līdz 10. oktobrim savu parādu nokārtot. Īrnieki 1078 latus, un vēl 57 īrnieki ir centušies un samaksājuši daļēji sev parādu, kopumā iemaksājot 4748 latus. Un vēl arī 20 īrniekiem ir piešķirts maznodrošinātā status, tātad tiem doma seks šīs izmaksas par kopējo summu 4102 lati. Un rakstiski ir solījušies savu parādu nokārtot līdz 10. oktobrim vēl 13 īrnieki par kopējo summu 2593 lati. Tāda visai sīka informācija, ko siltumtīkla uzņēmums ir sagatavojis par to, kā tas notiek. Cik šis pasākums ir bijis efektīvs, liecina varbūt daži citi skaitļi par tiem, kuri pēc šī saraksta publicēšanas spēja samaksāt savus parādus. Un, nesaucot uzvārdus, es nosaukšu summas, kādas viņi uzreiz bija spējīgi samaksāt. Tas ir 280 lati, 250, 148, 120, 170 un attiecīgi 110 lati. Vaicājot par tehnisko gatavību apkures sezonai, saņemam atbildi. Kā ir ar to skaitu, kuriem tika šie radiatori atvienoti, un ko jūs sakat tīri tehniski, kā vai pārējie cietīs vai necietīs mājās? Tehniski, protams, nekā laba tur nav, un, protams, daļa sildīs savus dzīvokļus, turpinās sildīt varbūt 1 vai 2 istabas ar elektriskiem sildītājiem, kaut kādā veidā nost jau nesals cilvēki droši vien atradīs kādu iespēju. Bet, nekas labs no mājas saglabāšanas viedokļa, tas nav, protams. Tas ir izmisuma solis. Bet, faktiski tāda metode tiks arī turpmāk realizēta? Ja citas iespējas nav, jo galu galā mēs nevaram pieļaut arī stāvokli, ka sāksies apkures sezona un mums būs jāpārtrauc padot siltums arī tiem, kur ir spējīgi un kuri maksā, šo nemaksātāju dēļ. Tad mums ir jāveic visi pasākumi, kas ir mūsu spēkos, lai piedzītu šos te parādus. Par parādu piedziņu kā tādu jāsaka, ka stāvoklis bija tāds, ka
pagājušo apkurses sezonu mēs iesākām ar mīnus 57 tūkstošiem latu. Tātad iedzīvotāju parāds bija. Ja? Un šobrīd šis parāds ir, krājoties arī vēl šajā apkurses sezonā aizvadītajā, šobrīd viņš ir 74 tūkstoši latu. Ja? Tātad pieaugums ir tikai 20 000 latu. Tas nozīmē, ka šīs nemaksāšana ir samazinājusies. Ja? Nav kopējā summa sadilusi salīdzinot ar pagājušo sezonu, bet klātnākuši ir tikai 20 salīdzinot ar pagājušajā sezonas 54 000. Tas ir vājš mierinājums, bet tomēr zināmu optimismu vieš. Par parādniekiem tas būtu tā, bet ja runā par speciālistiem, kuriem ir jābūt gataviem un jābūt, kā lai saka, jānodrošina iedzīvotāji ar siltumu, kas ir darīts, kādā kārtībā ir katlu mājas un vai bija informācija par šo tēmu? Katlu mājas ir sakārtotas, ja? Ir, protams, vēl jāpārbauda pirms siltuma padevas uzsākšanas. Bet lielāku projektu iecerēt nākamajam gadam? Pildot viņā ūdeni, tas ir tāda procedūra, kas tiek katru gadu darīta, un kaut kāds sagatavošanas posmiņš, tāds pārējais posmiņš ir, kad novērš visas sīkās nebūšanas, bet principā visi lielie darbi ir padarīti. Ja? Varbūt runājot ne par šodien, ne par šo apkurses sezonu, ja? Ir padomā arī lielāki pasākumi, kā panākt to, lai siltuma pašizmaksa vismaz saglabātos, lai tā nepieaugtu. Ja? Un konkrēti iet runa par tādu diezgan lielu projektu mūsu mērogiem. Ja? Tas ir par Rīgas ielas katlu mājas rekonstrukciju, atslēdzot no darbības divas citas katlu mājas, tādas Saules ielas un Cesvainas ielas konkrēti katlu mājas. Ja? Apvienojot viņas vienā tīklā un pārējot uz koksni, kā kurināmā veidā. Bet šobrīd atkal ieklausīsimies iedzīvotājos, vai tie gatavi maksāt par nākamo dienu siltumu? Varēs veikt, ja mēs saņemsim kredītu, to, kas ir plānots un ir cerības viņu saņemt, ja, un arī daļa investīciju. Mēs atrodamies tādā saudabīgā vietā, faktiski uz jumta mājas, ja, kur ir arī domes ēka. Un sakiet, redzams, ka arī šeit ir sarūpēts kaut kas nedaudz cits siltāks. Jā, diemžēl dzīve iet uz priekšu un laika zops visu, ko pamazām sagrauž, tā skaitā arī mīkstā seguma jumtus, kuru nav mazums pilsētā. Un pagājušā gadā pienāca tas brīdis, kad bija jāmaina arī šis konkrētais jumts, uz kuru mēs stāvam. Un arī mūsu bērnu dārza saulīte jumts, kur diezgan liela platība ir. Vajadzēja izšķirties, kā tad darīt. Varēja saremontēt ātri un lēti, ja, uzklājot to pašu veco ruberoidu virsū sabojātā vietā vai pat pa virsu sabojātajam. Varēja nopietnāk pieiet. Šoreiz doma izšķīrās par to, ka jāiegulda ir lielāka līdzekļa, bet ar attiecīgi lielāku arī efektu. Ja. Un šajā sakarā tika pielietots viens no šobrīd tādiem jauniem pieejamiem seguma veidiem, un pie tam arī uzklājot pamatīgu siltumizolācijas kārtu, kas nepieļautu no vienas puses siltuma zudumus no ēkas caur jumtu, un no otras puses, kas ļautu saglabāt arī šo jumta segumu ilgāku laiku, jo viņš netiek no apakšas sildīts, un līdz ar to viņš labāk ziemas laikā saglabājās. Un nākošais jumts varētu būt Madonas ģimnāzijā? Jā, Madonas ģimnāzijā mēs arī iesākām diezgan plašu programmu. Pagājušajā gadā pirmo soli spērām šajā programmā. Tas ir vienam no korpusiem. Uzlikām 2 slīpu jumtu, ja, arī tāpat papildinot bērniņos siltuma izolāciju, ja, zem šī jumta, lai novērstu siltuma zudumus un lai netecētu uz galvas ūdens, lai nebojātu telpas un krāsojums. Un tas darba nobeigums, kad? Darba nobeigumu šodien grūti pateikt, jo apstākļi mums ar budžetu ir ļoti spiedīgi. Ja. Šogad nevarējām mēs nākamo soli spērt. Ja. Jācer, ka nākošais gads kaut ko varēs izdarīt vēl. Labi, paldies!
Lūdzu. Šodien vēl saulīte un silda dabisks siltums, bet teju un tiešām jau reizēm gribas domāt par apkuri. Vai tā domā arī citi Madonas iedzīvotāji? Par to centāmies noskaidrot ielu intervijās. Iekšā uz ceļiem nekad dzīvē. Par sienu. Labi. Хорошо. Lūdzu. Kā jūs jūtat, vai jau augsts paliek, labprāt gaidītu siltumu? Nu, vispār vajag apkuru, kad, nezinu, kā pateikt latviski, sredņa temperatūra 8 grādi, tad vajag apkuru. Šobrīd cik ir? Nu, šobrīd laikam naktī -1, tā 0, nu, pa diena 10, varbūt 14, nu. Jūs kaut kā sildat ar elektrību arī mājās? Nu jā, tāpēc, ka mājās vispār augsts ir. Sakiet, kā ir ar samaksu? Jūs apmierina, ka jāmaksā 42 centīmi par šo te? Par kvadrātmetru? Jā. Nu, es domāju, var uztaisīt pašu, sildīt māju, nu, Nu, sakiet krieviski. собственное отопление var. Un tās būs lētāk, man liekas, ar gāzu laikam. Bet jūs tā neko neesat risinājis. Šobrīd ir centrālā. Jā, tagad ir centrāla. Bet tas ir normāli maksāt? Nav pa sarežģītu šī te samaksa? Jūs neesat parādniekos? Bijuši, piemēram. Nu, kā es domāju, tā nevar pateikt daudzi vai ne. Tur jāskatās, cik maksā, nu, topļava tā, jā. Vajag maksāt un cilvēkiem par darbu, tur viss jāskaitā. Tā nevar pateikt, dargi vai ne. Bet jūs parādniekos neesat bijuši? Kas tiem ir samaksājuši? Es nesaprotu, kas tas ir. Nu, par apkuri parāds, tas ir, nu, kā lai saka, nu, jūs esat samaksājuši, esat spējuši vienmēr samaksāt, jā, samaksāts ir. Jā. Ir pilsētas, kur ir lētāk par apkuri jāmaksā? Esat Es dzirdējuši? Daugavpilī? Daugavpilī laikam drusku lētāk, es dzirdēju, jā. Jā. Lūdzu arī lētāk, jā? Nu, es tā, Bija pat, jā? nu, mēs klausījām radio Domskajā plošķi, un tur saka, ka Lietuva arī ir lētāk apkuras. Nekā Latvijā. Jā, nu, tur tāda paša sistēma, Jā. nu, kā sovietskajā время bija, jā, un lētāk. Bet, nu, tā ģimenē nestrunājuši, ka vajadzētu, nu, teiksim, tur taupīt naudu uz siltumu. Esat gatavi maksāt šo summu, jā? Ko domi, teiksim, nolēmj? Nu, vajag. Gatavi. Jā, labi, nemierētu. Nu, tas lētāk, un tas būs labāk. Jā. Man kā. Bet tad jūs labprāt atslēgtos no kopīgā? Jā, un tā kārsūdens arī, man liekas, padara labāk nopirkt kādu boileru, un būs kārsūdens no rīta līdz vakaram. Šogad jūs to varētu atrisināt savā ģimenē? Nu, mēs domājam, jā. Labi, paldies. Apkuri un siltumu. Vai ir problēmas Madonā, teiksim, cenu ziņā un siltuma ziņā, kā tas ir? Nu, man, piemēram, ir ļoti pat par karstu. Tad par kurina? Jā, es regulāri vēdinu 25, 26 grādi. Citiem, kas tālāk dzīvo, tur, kamēr aiziet, tur ir 18, 19. Jūs zinat, cik jāmaksā šogad būs par siltumu? Es saprotu, ka 42 centīmi par Tas kvadrātmetru. ir normāli? Nu, varbūt, ka man ir lielāka alga, tas ir normāli, bet daudziem tas ir par daudz. Jā. Principā tas ir normāli, vienkārši algas par maz. Jūs uzskatāt, ka šais laikos un kad lētāk neko nevar panākt pilsēta? Es domāju, ka nē, vienkārši cik kāda lieta maksā, tik maksā, vai ne? Cita lieta, ka vai spēj samaksāt to. Kad jūs gribētu, lai siltums parādās radiatoros? Nu, es nesalstu īpaši, es esmu mieru vai gaidīt, bet es zinu, ka ir dzīvokļi, kur salst.
Un droši vien kā ātrāk pa 15 nebūs, tā es prognozēju. Labi. Jā. Izskatoties, šodien ir saule, bet kā ir ar siltumu mājās? Paldies, man ir ar malku apkurināms, un es kurinu tad, kad es vēlos, tad, kad man ir saule. Jā, ko tu neatkarīgam padarīsi? Ines Andersoni, mans pulkstens, Madona. Dzīvoju blakus skolai, tā kā tur nav tādu ēku. Problēmas. Jā, nav. Nu, labi. Viss ir malka. Bet nu tā, Madonā, kā dzird cilvēki runājam, ka normāli samaksa? Pagaidām saka, kad var iztikt. Jā. Labi, paldies. Tu dzīvo apkuras, tu daudz dzīvokļu mājā? Jā, Nu kā ar siltumu? tā, ar 2 segām jāguļ. Šobrīd, jā? Jā. Tad tu gaidi, kad šalkos radiatori. Jā, Ko vecāki saka, dārgi, lēti jāmaksā par... nu šogad it kā labāk, saka. Nu, būs tas pats, bet saka, ka var labāk. Nē, nu, vismaz augstāk nebūs. Nu, paldies, vairāk neko.